Jūs gribat dzirdēt labāko veidu, kā padarīt kristiešus dusmīgus. Es šodien biju Pride gājienā, kur bija ļoti daudz dusmīgi kristiešu, kuri ar plakātiem ielas malā stāvēja tur Sin will destroy you. Un es pie sevis domāju, kāds Sin? Johnny Sin? Viņš varētu īstenībā iznīcināt mani ar savu lielo metumu. Vienkārši katrā ziņā man likās smieklīgi padomāt par to, ka tev ir gājiens, un tad tur ir vienkārši kaut 40-gadīgi vīrieši. Jūs grēkojaties! Tad mēs viņiem sievas mājās sēž. Gan jau nav pabeigušas kādu mēnesi. Lūdzu, Robert, varam šodien beidzot sestdienu aiziet kaut kur uz jūru vai pāriest saldējumu bērniem? Nē, es iešu stāvēt ielas malā, bļaut. Ar vienu no viņiem es biju šodien padiskutējis. Es viņiem tā kā prasīju, kas viņiem tur uz plakāta rakstīts, tur bija rakstīts homoseksualitāte ir grēks. Es prasīju, kurš teica, ka tas ir grēks? Bībelē ierakstīts. Kādā valodā tu lasīji Bībeli? Latviešu. Es viņiem pateicu, es esmu visu Bībeli izlasījis oriģinālajā valodā, un tur īstenībā slikts tulkojums vienkārši, kas ir meli. Un tad viņš gribēja kaut kādu argumentu teikt, un es viņiem pateicu, nē, parunāsim, kad tu iemācīsies Hībru valodu. Un man liekas, viņš noticēja. Bet arī mēs ejam pa ielu, tur kaut kādi divi čaļi saģērbušies kostīmos, kaut ko tur ārās pa ielu. Vecs pensionārs tik dusmīgi skatījās uz viņiem, es vienkārši nofilmēju, labākais, ko es nofilmēju. Vienkārši odziņu. Nākamgad jāiet būs vēlreiz, tikai varbūt mazliet krāsainākās drēbēs. Priecīgu praidu maniem lesbiešu, gejiem, biseksuāļiem, transvestītiem, queer un plusiņu draugiem.